tanīs dienās, kad tur Jaunu daudz darbiņu ļaužu veiksim. bija, un tiem nebija ko ēst, Šodien Jēzus aicināja savus mācekļus ņemsim pie filci sevis, brūnā un uz tiem krāsā, sacīja: Mana sirds veidosim iežēlojas šo ļaužu dēļ, griezīsim jo tie jau zivtiņu. 3 dienas pie manis palikuši, un Paņemsim tiem nav ko šķēres ēst. Un kad es un tos griezīsim mēdus zivtiņai atlaidīšu, asti. uz mājām tie ceļā nonīks Tad badā, veidosim un daži no tiem ir nākuši no Zivtiņai tālienes. Un ieliekumu, viņa mācekļi viņam atbildēja: Kas Astes. šos ar maizi var paēdināt šeit tuksnesī? Un viņš tiem Lejas daļa. jautāja: Cik jums ir maizes? un griežam Tie arī sacīja 7. galvas Un daļu. viņš ļaudīm pavēl pie zemes apmesties, un viņš ņēma tās 7 maizes un Atveram, mums iznāk pateicās, pārlauza tās tāda un deva zivtiņa. saviem mācekļiem, lai tās liek Tad mēs priekšā. ņemam, Un tie lika Nūnē diegus. te ir dažādas krāsas, maziņas zivs. un mēs paņemsim Un pateicības Gaiši acīs viņš pavēlēja arī tās likt priekšā. tad ievaram Tie diegā, ēda un paēda. diegu ādatā, Pielasīja ar atlikušām Uzmetam druskām mezgliņu. 7 grozus. Un to bija veiksim kādi 4000. Un parastos viņš tos atlaida. Un tūdaļ viņš iekāpa laivā ar apakaļdūrienu. saviem Tur mācekļiem un apakaļ. un nāca Iedurama no Dalmanutas apakšas uz tiesā. augšu. Un farizeji uzstājās un sāka ar Tad no viņu augšas uz sarunāties apakšu un prasīja no un viņa uz kādu priekšu. zīmi no debesīm, Lai labāk šūtu, viņu kārdinādami. parasti Un viņš nopūtās ņemam savā uz garā un pirksteņas sacīja: palīgā, ja? Ko šī cilts meklē zīmi? Lai vieglāk radāt Patiesi pastundīt, es jums saku, uzliekam uz pirksteni. šai ciltī Un nekāda tad mēs zīme stumjam ar adatu, netaps dota. Un viņš tos atlaidis, ievelkās, kāpa iznāk atkal viens laivā dūrieniņš. Un un tagad mēs iesim pārcēlās uz apakaļ otru malu. un ejam uz priekšu. Šādi. Izvelkam. Iznāk šādi. Tagad atkal duram iekšā. Un atkal duram tā. Tas ir apakaļ dūriens. Tagad duram atkal apakaļ un uz priekšu tikpat daudz. Jā. Un atkal. Un atkal. Palīdzam ar uz pirksteni pastumt adatu. Un duram apakaļ. Un mums iznāk lielisks apakaļdūrienu šuvums. Tagad nostiprinām aizmugurē, lai neizirst tas šuvums. Nogriežam lieko nost diedziņu, ja beidzās. Aizmugurē izstās šādi, priekšā šādi. Un nākošos mēs veiksim parastos dūrienus. Ne apakaļ, bet parasto šurpu turpu, ja? Tad arī ieduram no apakšas ar tādu atstarpīti, ja? Un tagad mēs veiksim šurpu turpu.
šurpu, turpu. Apakaļ neiesim, tikai parastais dūriens būs. Tāds parastais no šīs puses parasti un no šīs, ja? Un tad veicam tādu pašu atstarpīti akal. Šurpu turpu, ja? Un tā, kamēr visa zivtiņa ir noklāta ar šiem dieciņiem. Šurpu turpu, ja? Tā mēs veicam visu šo zivtiņu. Turpinam darbu. Kad ir taisnās līnijas turpu šurpu sašūtas, tad astītē mēs taisam šādu apakaļ dūrienu 4 rindas. Šādi iznāk mums zivtiņa smuka. Bet, lai būtu skaistāk zvīņas, mēs izvēlēsimies atkal jaunu diegu, un tas būs tumši zilais. Ieveram to adatā un uzmetam mezglu. Sākam no kreisās puses. Iedurot audumā, izvelkam uz labo pusi, un tagad mums ir tās baltās, un mēs pa vidiņu līkločos no vienas puses velkam to zilo, un no otras tūlīt parādīšu, kā tas izskatās. Viņas būs tā kā līkloģu zvīniņas dekoratīvās, ja? Un tad mēs ieduram apakaļ. Uz kreiso pusi, lai mums iet, un pārējam uz blakus rindu. Tā parādīšu, kā man iznāca. Tāds dekoratīvs līkloči, ja? Un tagad mēs ejam nākošā rindā. Adatiņa ir šinī pusē. Un atkal līkločos ejam cauri baltajam pa vidu. Tā. Apmetās man te.
viņš iet, un tagad ejam apakaļ. Lūk tā. Tagad ejam šitam pa vidu. Apakaļ. Tā. Ja. Līkloči iznāk mums. Tad ieduram apakaļ uz kreiso pusi, ja rindiņa ir pabeigta. Un tad pārējam uz nākošo rindiņu. Ja? Šeit mums ir baltais, ieduram šeit. Ja. Un iesim cauri līklocītī. Šite cauri vidiņam, lai izveidojās līklocītis. Dīkas bišķi ir jāparegulē, tā lai ir smuki, jo citreiz pievelkās stingrāk, citreiz vaļīgāk, viņu vajag paregulēt. Ja? To diedziņu paregulējam, kā mums vajag. Ejam uz nākošo rindu. Kamēr mēs līklocītī visas rindas esam apgājuši. Pastumjam ar uz pirksteni palīdzību. Var pagrozīt zivtiņu, kā jums ir ērtāk. Ja. Nu, lūk. Izskatās šādi. Smuki. Un mums vajag actiņu, un actiņu taisīsim krustdūrienā. Tā kā ievaram diegu tālāk, un no apakšas un augšas krustu taisam krustdūrienu. Tāda krustdūrienā actiņa, ja? Un tad, kad ir paveikts, tad mēs atkal aizmugurē to krustdūrieniņu nostiprinām. Tā mums ir actiņa. Un lieko nogriežam. Lūk, tāda mums ir šī zivtiņa. Gatava, jā. Priecīgu, svētīgu dienu jums visiem!